šodien būs fotosesija Rīgā ar Kristīnu. Hairstyles vai Kristīnu, es domāju, no jums jau zinu. Bet tie, kas nezinu, viņi veido lielisks matu sakārtojumus, tā kosmiskas skaistas matus. Un es vēl šāds tāds sadarīšu Rīgā. Aizbraukšu arī uz tādu vienu kastīšu iepakojumu veikalu. Man ļoti patīk tāds lietas, jo man pašai ir zīmols Miss Morāli, tie, kas nezinu. Un es vēlos kaut ko jaunu paskatīties, varbūt tur ir labāks piedāvājums, labākas cenas, labāki dizaini. Izdevīgāk, tā kā arī tu es paņemšos līdzi un vispār paņemšos, man liekas, šodienā līdzi. Jo man pašā liekas, tur būt interesanti, ko mēs darām un kā mums iet. Es ceru, ka es nedabūšu sodu, jo es atstāju mašīnu tā kā vietā, kur ar atļaujām ir atstāt, bet tur nebija nekur citur, tā kā skatīsimies. Drošības pēc es sēžu pārbraukt mašīnu, jo es noteikti dabūšu sodu. Kuras bija ātrākas, varēju uzreiz šeit braukt. Šeit vienkārši savlaukums ir Eiropark, un es vienkārši samaksāju. Tas ir čiki-piki. Nevis es atstāju mašīnu privātā savlaukumā un pēc tam dabūju sodu. Ai, Paula. Kā mēs? Šito liekam ārā. Tātad, cik ir pulkstenis? 2:14. 2:15 mums jābūt studijā. Paskaties, cik mēs esam pēdēties. Oh my god! Tik labi! Es labākais. Vairs aizbraukšu. Protams, man ar līdzi Miss Morāli. Uzlikšu kaut ko. Es nezinu tikai ko. Šos. Tas ir mans vlogs. To rociņu laikam tuvāk tev jāliek. Wow! Kā tev patīk šī fotosesija? Perfekti. Skaists meitenes. Burvīgi! Fotosesija beigusies. Nu gan viss, es braucu mājās. Vienkārši nereāli mati. Es tādā korķī sēžu. Gribēju atbraukt uz to pakošanas paciņu veikalu, kur visādi iepakojumi ir, bet es nekādīgi nevarēju paspēt, jo pulkstenis ir pāri 5, un viņš strādāt līdz 5, un es tik ļoti gribēju šodien aizbraukt, jo es redzēju video, tur ir viss, tur ir pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs reāli iepakot skaisti. Un tā, es teiktu tā, luxury pasūtījumi, tā kā, jā, ļoti žēl, ka man nesanāca tur aizbraukt, bet es noteikti tur kaut kad vēl iegriezīšos. Es gribu nenormāli ēst, nu nereāli vienkārši. Katru reizi, kad tādu McDonald's es reāli nožēlojos, gribu tomēr iet uz Lido. Tās junk food. Man neko nevajag. Lūdzu, teleportējiet man uz mājām. Ar gāzi jāielē. Vajadzēja arī mini saldumiņu. Čeviks. Beidzot esmu mājās, un es vēlos teikt paldies, ka skatījos šo manu otro vlogu. Un es priecāšos, ja tu uzspēdīsi arī šo video patīk. Atā!